Čau! Šodien es jums pastāstīšu un parādīšu arī lietas, kuras būtu vēlams sagādāt sarūpēt jau laicīgi mazulim, lai, kad jūs atgriežaties no slimnīcas, jums nebūtu vairs jādodās uz veikaliem, jums jau būtu pilnīgi visas nepieciešamās lietas mājās. Dažas lietas es esmu jau uzskaitījusi savā video par dzemdību somu, tāpēc šodien es neatkārtošos, bet, ja jums interesē, noteikti apskatiet, jo tur tiek pieminēts tādas lietas kā, piemēram, cinka ziede, daudzreiz lietojamie autiņi un tā tālāk. Vajadzētu sākt ar to, ko es nepieminēju dzemdību somu saturā, jo it kā loģiski ir, bet kas ir jāņem līdzi uz slimnīcu. Un arī braucot mājās, tas ir autosēdeklītis. Un tad, ja jūs plānojat tuvākajā laikā jau doties ārā pastaigā, tad, protams, ir vajadzīgi arī ratiņi. Tad tās ir tās lietas, ko es šeit nerādīšu, bet, ja jums interesē kādas firmas rati mums ir, kā tie izskatās, tad to jūs varat aplūkot manā Instagram kontā bildēs. Atgriežoties mājās, jums, protams, ir jābūt sapriktām drēbītēm. Atzīšos, es vēl joprojām neesmu iemācījusies, kā pareizi sauc bērniem drēbītes. Es neatšķiru, kas ir bodijs, kas ir rāpulītis. Līdz ar to es jums labāk parādīšu. Tā mēs ģērbām Paulu septembrī un tātad tuvāk ziemas mēnešiem. Mēs sākām ar to, ka mēs viņam vilkām virsū šādu te, tātad bez kāņām, bet es iesaku pirmajos 2 mēnešos tiešām nopirkt tādus, kas nevelkās pāri galvai, bet kam pogājās gar maliņām. Un tad pa virsu mēs vilkām šādu te pidžamveidīgo un arī pogājumu, caparīte un cimdiņu, lai viņš sevi nesaskrāpē. Ir jāiegādājas gultiņa. Gultiņai, protams, ir jānopērk arī matricītis. Noteikti mazulim ir vajadzīgs palags. Palagu mums pagadījās tāda, acīm redzot, pārdevēja pieredze. Viņi ieteica ņemt palagus, kas ir ūdens necaurlaidīgi. Viņi izskatās šādi. Viņi ir, mēs nopirkām uz gumijas, lai ērtāk uzlikt uz matricīšu, lai paladziņš nešļūk nost. Bet vienā pusē, es nezinu, vai jūs redzēsiet, bet vienā pusē tātad ir kokvilns audumiņš, un iekšpusē ir tāds tā kā neslidens, plēvīgs audums. Es tiešām iesaku šo palagu. Nav jāuztraucās, kā tiks sabojāts matracis, ja bērniņam gadīsies kāda šmuca, vai arī tāpatās bērniņi guļot siekalojās, arī atnāk atpakaļ pieniņš, ērti nomainīt, un matracis paliek sauss. Un tātad es jums ieteiktu šādus palagus iegādāties 2. Mazulītim neiesaka izmantot spilventiņu, tātad spilventiņš jums nav vajadzīgs. Arī par sedziņu nedomājiet, ka ir jāpērk dūnu sega, šāda tipa sega. Tas, kas jums, ar ko jums pietiks, mums personīgi bija 2 sedziņas. Viena ir šāda te, veidīga mīksta sedziņa, un otra vecmāmiņas Adīta, šāda te. Šāda tipa sedziņas būs īstās, kuras izvēlēties. Līdz ar to jums arī atkrīt šobrīd domāt par sedziņas konvertu. Noteikti atcerieties, padomājiet, ka ir jāiegādājas arī bērniņam veļas mazgājamais līdzeklis, jo jūs noteikti nevēlēsieties izmantot tur stipri ķīmisku. Mēs paši personīgi izmantojam šīs te firmas hipoalerģisku pulverīti pirts drogās. Nav no dārgajiem, bet esam ļoti apmierināti, jo viņam tikpat kā klāt nav smaržvielas, un vismaz mums Paulam nav bijuši nekādi izsitumi un nekādas ādas reakcijas. Tad lieta, ko es jums šobrīd nerādīšu, bet tā ir pārtinamā virsma, gumijota ar maliņām, lai bērniņš nepārvaļās pāri, apmēram 65 cm garumā. Mums šī virsma ir novietota virtuvē, blakus izlietnei, ko mēs arī vienmēr pārtinam bērniņu par vannošanos. Mums mājās ir duša, līdz ar to mums bija jāpērk bērnam mazā plasmasas vanna, kurai mēs piepirkām klāt arī tādu metāla statīvu, lai nav jāsēž uz ceļiem neērti, bet varam vannot mazo
stāvot kājās. Tad, kad jūs pērkat vanniņu, pārdevējiem prasiet attiecīgu izmēru statīvu, jo tie statīvi un vannas ir dažādos izmēros. Tad, lai mums vannošana būtu ērtāka un drošāka, mēs nopirkām šādu te paralonīgu, mačokveidīgu ieliknīti. Viņš bija lāča formā, mēs nogriezām ausis, lai būtu ērtāk, bet tā doma ir, ka šis kalpoja par atbalstu bērniņam. Tad, kad likām vannā, šo mēs ielikām iekšā, viņš bija kā paliknīts, uz kuru mēs uztutējām bērniņu. Viņš neslīdēja, tās ērti uz mīksta atbalstiņa. Noteikti nepieciešama lieta ir arī ūdens termometrs. Ieteiktu jums, kad jūs iegādājaties, pievērst uzmanību cipariem, ciparu lielumam, jo ir daži termometri, kur tiešām tās atzīmes un cipari ir ļoti, ļoti maziņi, jums pašiem būs diezgan grūti saskatīt. Un arī bonus, bet šim termometram ir atzīmēts smaidiņš pie tās temperatūras, kura tad ir atbilstoša vannošanai. Jūsu ērtībām es ieteiktu iegādāties arī sūklīti, ar ko mazo mazgāt. Mūsu sūklītis ir tāds diezgan jau pajucis, un principā vairs neizskatās tāds, kā mēs viņu iegādājāmies, bet šis ir dabīgais sūklis, kurš, tagad jūs viņu nopirksiet, nebaidieties, ka viņš ir ass un ciets. Tiklīdz jūs viņu samērcēsiet, viņš paliks ļoti mīksts, ļoti labi uzsūc ūdeni, un es arī viņu pirmajos mēnešos izmantoju, mazgājot dupsi bērnam. Ļoti labi visu tā teikt uzņem un nomazgā. Tad arī vannas dvielīši, šie te ar kapucīti, ir ļoti labi un ērti. Tādus es jums ieteiktu arī 2 gabalus. Par mazgāšanas līdzekļiem mēs savam bērniņam tādus pirmajos mēnešos neizmantojām, tāpēc tādus es jums šobrīd neieteiktu, jo bērniņam pietiek ar tīru ūdentiņu. Tas, ko, ja jūs vēlaties varbūt tur kaut kādu īpašāku vanniņu, tad jūs varat uztaisīt kumelīšu tējas uzlējumu un pievienot ūdenim. Tad, kad jūs atgriezīsieties mājās, jums būs jāapkop bērniņam arī nabiņa, un to var izdarīt ar šīm te spirta salvetītēm, kuras aptiekā varat nopirkt uz skaita. Ar tām tad arī jūs tīrat un kopjat nabiņu, kamēr nabas saitīte nokrīt. Nopērciet arī nagu šķērītes vai knaiblītes. Tas, kā jūs paši vēlaties, mēs esam nopirkuši šķērītes, jo šo te darbiņu veids mans vīrs. Viņš pats sev nagus griež ar šķērītēm, līdz ar to šķērītes ir viņa izvēle. Bet par šķērītēm sākotnēji mēs nopirkām vienas šķērītes, kuras mums nepatika, kuras bija biezas. Šīs te ir ar ļoti gariem galiņiem un ļoti, ļoti plāni asmenīši. Daudz vieglāk, ērtāk piekļūst nadziņam, kurš bērniņam ir ļoti mīksts un tāds grūti savādāms. Šādas te šķērītes meklējiet. Mājas aptieciņā jābūt arī termometram. Bērniņam jums būs grūti izmērīt temperatūru ar padusē liekamo termometru, tāpēc mēs savam bērniņam nopirkām šādu te bezkontakta termometru. Temperatūra tiek mērīta no attāluma ar šādu te gaismiņu. Principā, lūk, tiek nomērīta temperatūra, bet paskatieties, pajautājiet varbūt savam ģimenes ārstam, ko viņš iesaka, varbūt rektālais termometrs ir labāks. Šobrīd atskatoties, Paulam bija aizlikts deguntiņš tieši pirmajos dzīves mēnešos, tāpēc mēs izmantojām šādu te, kāds brauc ar mašīnu, puņķu atsūcēju. Ļoti ērti šo te daļu jūs liekat bērnam degunā, un ar šo te daļu jūs sūcat. Nekas neuztraucieties, nekas jums nenokļūs mutē. Pirms jūs to darat, noteikti izmantojiet jūras ūdentiņu. Es iesaku jums nopirkt šādus te Humer pilināmie. Mēs iepriekš lietojām vienu citu firmu, tāda maza balta, tā kā līdzīgi kā acu pilienu konteinerītis.
Tie nebija labi, tiem bija ļoti grūti dabūt ārā to pilieniņu. Šie ir daudz labāki. Padomājiet arī par knupīšu iegādi, jo mēs bijām tie vecāki, kuriem bija nostāja, ka mēs knupīti nelietosim. Mēs izturējām tieši mēnesi. Mēneša jubilejā mēs viņam iedavām knupīti un sapratām, ka lūk, tā ir štelle. Bērniņš palika daudz mierīgāks. Principā knupītis tiešām mums bija tāds kā neliels palīgs. Par knupīšu veidiem. Tā, kad mēs pirkām savu pirmo knupīti, mums pārdevēja teica, ņemiet šo te ar apaļo galiņu, jo to visi bērniņi labprāt sūkā. Šis ir slikts knupītis, jo mums fizioterapeite teica, ka sūkājot šādu te knupīti, bērniņam izveidosies nepareizs sakodiens. Ja jūs pērkat knupīti, tad izvēlaties formu knupītim, kur augšpusītē ir bumbiņa un apakšpusīte ir nošķauta. Šāds te. Šis būs tas pareizais knupītis, kurš nedeformēs bērniņam mutīti, žoklīti. Šīs būtu tās primārās lietas, kuras tiešām mēs paši lietojām un vēl joprojām lietojam. Noteikti ir vēl 101 lieta, kas bērniņam būtu vajadzīga. Bet ieteikti neiekrist kārdinājumā, tiešām apsvērt, paskatīties varbūt kaut kādas rekomendācijas. Ja jums ir kādi jautājumi attiecībā par šīm te lietām vai varbūt par kaut ko citu, droši rakstiet komentāros, es centīšos atbildēt. Tas pats arī attiecās par idejām, ko jūs varbūt ieteiktu, ko jūs vēlētos redzēt manā kanālā. Gatavojieties un tiekamies jau nākamajā video. Atā!